Mums ir patiesas prieks, ka Raina Sadermanes līdzdalību pie mums šodien viesojās mūsu iemīļotais Nacionālā teātra aktieris Uldis Dulcis. Jā, es par to, ja jūs pieminat to pilsrundālu, tā ir tagadējā Rundāles pils. Un es te pirms kaut kādiem, es nezinu, jau pirms kādiem 15 gadiem no teātra braucām tādā tā kā ekskursijā uz Rundāles pili. Un tad bija divas grupas. Tā mazākā grupiņa sekoja kādam gidam, kas tur vadāja un rādīja, un tad tāda lielāka grupiņa es atkal biju paralēlais gids. Es atkal stāstīju visu no tā savējā. Te mums bija tas, te mums bija sporta zāle, te mums bija tas, tur es dzīvoju šitā viss. Tas ir tāds interesants, tāds man tāds, kas tos laiks varēja domāt, ka tā pils tā atzīmes, jo viņa jau bija nolemta pilnīgai iznīcībā, jo tā skola tur bija, tās skolas dēļ viņi turējās, bet faktiski tās smalkais gals, tās zāles, viss, tur kolhozi glabāja graudus, tur šādu un tad kaut kādu vasarā parādīja kino, tad, kad viņi jau neapkurināja, varēja viss tas. Un Rundāles pili uzcēla mans vidusskola, uzcēla varētu teikt, no biroņiem. Uzcēla mans vidusskolas klases audzinātājs Laimons Liepa. Kad mēs bijām 8. klasē Bauskas pirmā vidusskolā, viņš atnāca, viņš pats arī baušnieks ir. Viņš beidza universitāti un geogrāfijas fakultāti un atnāca uz Bauskas skolu kā skolotājs. Un tas bija viņa pirmais darba gads, un mēs bijām viņa pirmā klase. Un tā viņš nostrādāja šos 4 gadus Bauskas vidusskolā. Un tad, kad mēs beidzām skolu, viņš arī aizgāja un kļuva par Bauskas muzeja direktoru. Bet tas jau viņam bija jau faktiski tikai tā doma, tas muzejs, lai realizētu to savu lielo sapni, to Rundāles pili atdzīvinātu. Ko tā Rīga iesāktu bez mums lauciniekiem? Ja mēs katru gadu viņu tā kā nebaroti tā ar šitiem jauniem teātrī tāpat, ka es vēru, ka parādās jaunie aktieri. Es to esmu mantojis no Marģera Zariņa. Marģera Zariņš bija manai sievai augstēvs, un viņš arī vienmēr, kad ieraudzīja kādu jaunu cilvēku, no kurienes? No Audzes, un tas ir kaut kur no Gulbenes. Un es no viņš šito esmu mantojis, nekā mums arī parādās jaunie aktieri, man tūlīt interesē, no kurienes viņš nāk, Protams, ka man simpātijas vienmēr to pusē, kas nāk no laukiem. Un ko tur var darīt? Pret tiem dzimtajiem rīdzniekiem. Te pašā laikā nākošā paudze ir dzimti rīdznieki. Tā tas ir. Man tā lieta tā kā patika, tā kā man tā interesēja. Man mamma bija muzikas skolotāja. Tas pats mūsu klases audzinātājs Liepa jau mums toreiz jau vidusskolas laikā jau šādu tādu veidu uz Rīgu, uz teātriem. Tāpat Bauskā bija ļoti spēcīgs tas tautas teātris. Lāsmas Kugrēns tēvs, Raimonds Kugrēns to vadīja. Un tā, vai ne? Un tad jau man arī skolas pašdarbības tajā pulciņā. Šad tad, vai ne, kā jau tos puikas bišķiņā tādu piespiešanu tur piesaistīt. Bet tā, ka man tas būtu bijis tāds kaut kāds baigais būt vai nebūt jautājums, tāds nebija. Es pats vienkārši biju izdomājis iet uz universitātes geogrāfiju. Un tur ir pamēģināt uz tiem aktieriem. Es tā, bez kādām lielām cerībām, bez kādām lielām ambīcijām atbraucu uz to Rīgu. Un faktiski jau vēlāk, ja tā padomā, laikam, ka man tas nāca pa labu, kad es tā briesmīgi sadedzies. Es nebiju tā kā, kad man pa varas makti tur jātiek iekšā. Bet, kā jau mēs visi zinām, šī tā teātra pasaulē ir viena tāda ievelkoša diktu. Iedot tā vēlnam mazo pirkstiņu, viņš tā paņem visu roku. Man vien vairāk tā kā sāk viss tas iepatikties. Un tad man beigās man neuzņēma tajā fakultātē, man atstāja rezervē, un tad tos rezervišķus 4 mums no tiem laikam 7 vai cik mēs bijām atstāt rezervē uz to papildu uzņemšanu, jo vēl tur cīnījās ar ministriju par vietām. Tad beigās 4 uz tomēr papildus uzņēmu.
Nu, tad tā, tas man tas mūžīgais vecais joks, ko es saku, kad es 21. septembrī atbraucām ar mammas brāli uz Rīgu, viņš bija šofērs, un es viņam līdz atbrauc, apskatīties, iegāju konservatorijā, un tur bija sienas pavēle uzņemt teātra fakultātē papildus uzņemšanā Girgensonu, Gekišu, Grīnvaldu un Dampi. Nu, tad, tā kā tāds Dampis es tur arī iebraucu. Teātra fakultāte, un tad tas viss tas tā kaut kā tā man jāsaka paldies Dievam bez tādām lielām vētram, kaut kā viss tas tā gāja uz priekšu, tos 4 gadus mēs nomācījāmies, jau tur jau sāk spēlēt, tur tāpat tās jau kino studijā, Otovičs toreiz man tur paņēma no Streiča gādīja, protams. Streičs man ir visu mūžu stāvējis tā kā tāds sargeņģelis kaut kur blakus. Daudzās situācijās viņš man ir tā, kā saka, izručījis. Un Streičā strādāja, un tā kā tur sāk ar kādā mazākām loviņām jau tur kino studijām. Nu, un tad, kad pienāca tās beigas, tad es biju sadomājies briesmīgi, kad es gribu iet uz Liepājas teātri. Man tas likās tik šausmīgi romantiski, nu, ka tur viss tur tā, vai ne, tur tie jaunieši, viņi bija daudz un tā. Un Migla Andrēs, kurš tādā laikā jau bija Liepājas teātra režisors, tas teica, vai tu galīgi dumšies, ja tevi ņem Rīgas teātris, nenāc, paliec Rīgā. Nu, kad tas Andrēs man tā saka, un valsts sadala jau ar toreiz bija, vai ne? Nu, tā es paliku teikt drāmas teātrī. Nonācu, vai ne? Nu, tur tad es esmu tos 50 un vairāk gadus nokalpojis. Vienu gadu jāskaita ārā, tad bija armijā, no 69. 70. gadā. Bet nu, tā līdz šim brīdim, nu vēl es tur tagad vismaz šo sezonu es vēl skaitos štata aktieris. Vai nākošu sezonu es būšu, nezinu. Tagad mums pirmdien ir 29. teātrī lielā gadskārtējā sapulce, tā jau direktors teiks. Mana direktori tāda noruna, es teicu, jo es gribēju pirms dažiem gadiem jau iet uz to ārštatu saucamo, un viņš tā kā nelaid man, un tad palika norunāts tā, viņš teica, ja man būs vajadzība tevi likt uz ārštatu, tad es bez konsultēšanās, tad es tevi vienkārši pārlieku. Es teicu, labi, tā ir legāli. Nu, tad redzēs, galvā, man rudenī 74 gadi, bišķiņ jau kauns arī jāprot. Galvā, cik tad es tur spēlēju, tāpat nāk jauni iekšā un vietas vajag. Bet to lai izlēma direktors, kā viņš var teikt, jo teātris tā ir tāda šaura, noslēgta tāda vide, vai ne, no malas, jo tas izskatās, ka tur tā, bet būtībā kā tur, kaut kas līdzīgs skolai, ka tā, zini, ka septembrī visi sanāk, un tad gaida tos Jāņus, kad tiks atkal brīvībā. Un tad visu laiku tur vienā zupā tur vārās, vai ne, un tad tad tas tāds ķīnīts, vai tāds rādio, vai tā televīzija, tas vienmēr ir kaut kāds tāds sānsolis, kur tu satiec citu teātra aktierus, un višķiņi apmaina gaisu galvā un tā. Un tādā ziņā man par to vienmēr bijis. Man nav bijuši iebildumi pret tādām lietām, ja to var savienot. Un otra lieta, ko man jāpateicās ķinītim, tā kā mēs esam tik daudz vietas Latvijā pa tiem gadiem, kur ir filmēts, vai ne, un tur visur ir kaut kas paliek, vai ne, kaut kādas atmiņas, kādi draugi, kādi cilvēki. Tā, piemēram, Pūtvējiņi, vai ne, Smiltenē, ka mēs dzīvojam, tad taču mājās mēs dzīvojam ģimenēs, vai ne, tur tā viesnīca nebija tik liela, vai ne, tad tos aktieris pa ģimenēm. Un atkal Kuldīgi ar Emīlu Nedarbiem, un Melnavējš spīlēs atkal Lazdonu un Madonu un Cesvainu, vai ne, tā kā tā Latvija tā pamazām ir faktiski tā, man gandrīz vai, katrā vietā jau, nē, bet ja varētu tā gandrīz vai nosakta visa tā Latvija ar to, kur kaut kas ir noticis. Dabat ar teātru arī brauka ar Rīķību. Man tā kādreiz man mazbērni brīnās, kā tu atceries, tu tos ceļus atceries, tu zini, kaut kur pēkšņi brauc pie Ilūkstas, vai es saku, šī te tā pārbrauktu, te mums toreiz noslāpa autobus, un tu vari atcerēt. Zini, kā tevši pa tiem gadiem viņš viss lērā garā kaut kas ir sakrājies. Tā vai ne, un tā kā es saku, es pat par to ugunsgrēku runājot,
Nu jā, nu skaidrs, nu to, ka mēs visi sapratām, es domāju, ka neviens jau viņu pārāk nopietni neņem tūvus grēku. Nu jā, bet tāpat laikā, es zinu, ka man daudz cilvēki teikuši, nu sevišķi vecāks paudzes laukos cilvēki, kas nemaz tā nekur daudz neizkustās no tā mājām. Viņš teica, es vismaz redzu, kādi jauni aktieri parādās, es redzu tos ģības vai nekau, un tāpat paskatās latviešu aktieri, ja nav jāskatās visu tur tā ģības izšana, visas tās tie, kaut kā, uzgājā var visu kā pietikt. Tur jau dikti lielu loģiku meklēt nevar. Mēs jau paši kādreiz smējamies. Dievs pasaka, tu sāk meklēt kādu loģiku. Tu visu laiku vienās un tais pašās drēbēs bērni izaug lieli, bet tie veči tādi paši kā bijuši. Tur bez gala visādas dumības ir. Tur jau varētu uztaisīt pāris sērijas taisni par tā buļķībām. Visam, kas tur kā Melbārds Egils, kurš to Gunārs spēlē, to bārberi, viņš vienreiz pielika tekstu klāt. Tur runās, nevar, šodien būs pilna kafejnīca ar apmeklētājiem. Viņš, kur viņi ir? Nekad jau vienu nav, tikai paši vien grozās. Nu tā ir, jā. Tā kā mēs jau no rītiem varētu skatāmies Mīles viesulu. Tur tas pats tikai, tur ir daudz vairāk naudas, un tur ir skaistā Bavārijas daba, un tur var bišķiņu par āru pafilmēt. Mums tikai viss notiek vienā viesnīcā. Nu tā viņš ir, bet ko tur vajag dara? Vairāk kaitini, teiksim, pie tādiem šo laiku, teiksim, mākslas darbiem. Paviršība, ka tāda notiek, vai ne? Vecos laikos, labi, tur bija mākslas padoms, tur bija visādas, pat cenzori un visu, daudz ko piekasījās par tekstiem, un, protams, ka tur idejiski par daudz ko piekasījās, tas bija stulbi, vai ne? Stulbi piekasīšanās. Bet, ja mēs tā kādreiz paklausāmies, kaut vai to pašu Radio 2, ja, kur tagad katrs tiek iekšā uzraksta tikai kādus vārdus un uzraksta kādu meldiņu klāt un dzied, kādi tur tie vārdi kādreiz ir. Kaut kas šausmīgi. Es vienreiz laukos pirms Jāņiem, ja, un man tas rādījos, viņi staipa tā kā kaķeni bērni to radio līdzi, un es kaut ko tur daros pa āru. Man meita saka, bet tu tais vārdos arī ieklausies, ko viņi tur dzied. Es saku, es tā vienu aus, bet paklausies. Viņa teica, tur taču varētu piekstīt, viens nepārtraukta alkohola slavināšana. Tā ir, tā iet pa to vieglāko ceļu. Man ne tā viss. Viņi, protams, tas Radio 2 priecīgs pa katru, kur kāds atnes kādu jaunu dziesmu, ko ielikt vēl vienakam, jo tam arī jāizpild tās 24 stundas dienā, vai ne? Cik reiz tu vari atkārtot vienu un to pašu. Tā jau tur ir. Pauls vienreiz atceros uz teātrī runājumu, ka viņš teica, jā, ja būtu manā varā, viņš teica, es gan atjaunot šitās visas tās pieņemšanas komisijas visiem šitiem ansamblišiem. Var tik strikti vajadzēt, bet bišķiņa, tā ir, kad kādreiz pietrūkst pašam, teiksim, tam radītājam mazliet kaut kā tāda, es nezinu, vai mēra sajūta vai gaumas, višķi pietrūkst vai kāds. Ko tu darīsi? Tā, es jau zinu, ka pa mūsu teātri arī daudz sūdzās un saka, man klases biedri teica tā, viņi saka, jūs teātri un ne tikai jūs teātri, viņi saka, pēdējos gadus, viņi teica, kas tā ir par tādu tendenci ar šitām drausmīgi depresīvajām lugām. Tur mirst nos, tur viens ir slims, tur ir šitas viss. Pie tam jājautā, kas ir adresāts. Mēs, piemēram, spēlējam tos ciemiņus, ja, atnāk Ludmila Lēmana, jaunas teātra aktris. Viņa teica, kāpēc man vecam cilvēkam jāskatās, kā divi veci cilvēki lēnāk varā mirst? Kāpēc man tas jāskatās? Tagad, nezinu, tā ir teātra politika, varbūt, ka tagad ir tāda mūde, vai kas viņi zina. Es to tā lāgi nesaprotu. Es saprotu, ka tomēr, ka tā mākslas darbam būtu jādod cilvēkam nevis tāds, ka tu nāc mājās, nāc ārā no teātra ar tādu dabūjis pa galvu, es nezinu, bet ka tu tomēr nāc bišķiņ pacelāts, ka tas tev ir iedevis kaut kādu švunku, vai ne, kā Jaunšāns kādreiz teica, viņš teica, tas tev jābūt ir kā špricei pakaļā, izrādē, ka tev iedod jaunu švunku, vai ne, kaut kā. Tā, ko es te daudz sūdzēšos? Es esmu nesakarīgs mūdētājs, jo es esmu 50 gadus
runājis tikai to, ko kāds cits uzrakstījis priekšā. Tā kā, jo man stāstījies. Un tāpat es nezinu, ja kāds man grib jautāt jūsu mīļākā loma, jūsu mīļākā grāmata. Nu, es tak nezinu. Nu, vienu brīdi tas. Nu, man nav tā, ka es varētu pateikt, tā man mīļākā. Kā man ļoti patīk, ka es vienreiz mēs sākām, bet tas bija muziķis. Bet tāds raukumūti, kurš tas bija? Man liekas, tas nebija, šitas, pērkona, kulka. Kā viņš teica? Kā es tev varu pateikt, kāda man muzika patīk? Man vienu dienu patīk pūtēju orķestri. Otru dienu man patīk vīru kors. Trešā dienā man patīk kaut kāds baigais roks. Viņš teica, man jāsaka tāpatās, es arī varu pateikt. Tas kaut kāds, vai tas ir noskaņojums vai kas. Tur bija dažādi varianti. Tur bija viens variants, ka tur vienu variantu man sēja klāt. Kad, ne man konkrēti, bet Rolandam vairāk, kad es kariķējot Lepeško. Kad es esmu uztaisīts pēc kinostudijas direktora Henrika Lepeško. It kā tie mati tādi sačirkanā tur. Tāda otrs variants bija, ka Ivaram Kalniņam, ka tur viņi bija sakāvušies tur Klaipēdā un ka viņam to degunu salauz, jo viņš pavisam savādāks izskatījās. Un viņš pat faktiski smukāks izskatījās. Viņam bija tāds deguns kā tāda kumpa, tāpat kā man. Un tā, kad viņa tā kautiņa rezultātā, viņam izveidojas smuks taisnes deguns, tā kā viņš teica. Tā kā viņš Krievu filmu zvaigzne, Kalniņa Ievars. Tas bija otrs variants, ka teica, ka jāpārfilmē visi, ka viņam tur, ka tas ģīms vairs neiet kopā. Bet laikam jau, kad pamatā bija, ka tas tur, ka bišķīt bija pa šerpu kritizēts tā mūsu skaistā padomju ikdiena. Ka tas jau laikam bija tas, ka tā bija tik tāda runāšana rīķi. Bet Rolands Kalniņš, viņš ir apbrīnojams cilvēks. Viņš pirmkārt jau to, ka viņš tos gadus nodzīvojis. Bet viņš nekad nenolaida burus, viņš turpināja. Mums ir filmas labi. Jā. Viņam bija vakar, radio raidījumi. Vakar, jā? Jā, garš raidījumi. Līdz tam jau viņi visi bija no tiem Krievu režisoriem pārņēmuši to jūs tā kā atceraties. Tas jau piederēja pie vietas. Visi šausmīgi, lamājās. Runā, mierīgi. Un vēlāk parādies praslu vārds, kurš tikpat mierīgi runāja. Izrādās viņš var izdarīt arī bez neušams. Es vienreiz trāpījos, kā Pankrāta. Janīna Pankrāta dejotāja, kā viņi tās savas meitenes dresēja. Bija tāda filma Spāņu variants, un viņas tur dejoja kaut kādas tādas, krogi, tāda varietē, tādas dejotājas tādas visi. Un kā viņa kā tādas govis un šitā te, es domāju, Jēziņ, manī kā. Un tā kā beidza to mēģinājumu vai filmēšanu, kā tur bija, meitenītes mīļās meitenītes, bet viņas arī viņiem galvā, tas laikam tā pieras, ka tā, viņas neapvainojas, un tā kā bija caur, tā bija mīļās meitenītes, un tad visu mīļās meitenītes aities, un viss tā, nebija vairs ne govs. Tad vēl viena forša tēma aktieriem ir tas, kad kolēģi nes cauri, vai ne, speciāli. Viņš nevar pastāstīt kāds gadījums. Un tie jaunie puikas toreiz visi, tur sacos Lisners un Lūriņš bija tas īstais, toreiz pēc gadiem tik noskaidrot. Un viņi man katrā izrādē, kādas muļķības viņš man tur nerakstīja. Visādas pornobildes un visādas muļķības. Jo publika jau neredz, ko es tur lasu. Bet man baigi nopietni jālas, un tūlīt jādod, bet tā tūlīt mēs kādas neatsos kaut ko tur dodamies uzbrukumā, ja kaut kas tur tāds. Un šie stāvieļi tagad, un ieris, un tagad vēro to manu reakciju, kā tas tur viss būs. Jā. Gan jau vēl kaut kas ir bijis. Piemēram, bija tāda izrāda Silti jau Kausainī. Un mēs ar Gunāru Cilīnski dublējamies tur, bet Gunārs jau daudz filmējas, un tas tā kā lielākoties es viens pats viņu spēlēju, un Alīnu pārī. Un tam mums bija tik tālu jau aizgājis, ka tajā trešajā cēlienā, kur sasmīdinās. Jo viņš šausmīgi ilgi gāja, jau ap 150, kaut kas 180 reizes viņi bija. Un kur sasmīdinās, bet ne jau tā, lai zāli to manītu. Jo Jaunšāns jau skatījās, un viņš jau to manītu.
Un tur bija brīžam tik tālu, ka tur vispār neko nevajadzēja teikt, un tā velta gudra. Viņa, lai neapsvietos, viņa sāk raudāt. Kā viņai uznāk smiekt, un viņa sāk raudāt. Kurš tur zālē saprat, ka viņi faktiski ir apsmējis. Jā. Bet ar to, ka ziniet, ka kaut kāda poda notiek, tas jau notiek laika pa laikam. Man viens no vismīļākajiem jokiem ir Ģirts Jakovļevs. Bija tāda izrāda Aizeļa brīnišķīgie piedzīvojumi. Un tagad pēdējā aina ir dziesmu svētki Dundagā. Mēs visi stāvam kā koris, un tagad tautas atmodas darbinieks skruzīšu mikus, ko spēlēja Bebrišs. Tas tautas tērpā, tas tur tādu runu. Un tā ir Bebrišs saslims un ieliek Ģirtu. Vispirmā kārtām tas Ģirts jau idiotiski nogrimējies, jau šī tāda blonda gara mati, jau šī tāda rūžu vaigas nokrāsojas, jau Ģirts jau, ka viņš jau parādījās jau. Un tagad viņam tāds teiks beigās ir. Viņš tur runā, jā, nu tā tie dziesmas vajag, un tagad tautu dēli aiciniet tautu meitas, kompostrējiet deju kartes, un vakars turpināsies tur tai deju placī. Un Ģirts saka vienā divu mierā saka, un tagad tautu dēli, kompostrējiet tautu meitas. Tas koris viss otrādi, ar mums par zāli. Viņš teikt, jau šāds pārskaitīgs, ko tu tur būs? Es pārteicos, ko viņš tās muļķības skaits, ka viņš nepateic. Jā. Nē, nu tāda poda jau, ka es saku, tas jau kādreiz jau, droši vien jau, ka tagad ar kaut kas notiek, uzreiz tādu nenāk prātā. Un tam viens man šausmīgi patīk, viens joks, ka viens skatuves strādnieks, tas bija Elza Radziņa spēlēja tā, vai tā bija tā Fedra, vai tā laikam tā Fedra, nu viena no šitām tām antīkajām tām lugām. Un tiem sargiem bija tādas cepures, tādas milzīgas cepures, kas šitā te tā kā vēl gandrīz pāri uz muguru pārēja tāda gara šitā. Un baigi karsti tie puikām tais cepurēs. Un viņi mūžīgi ņem nost, un tagad tur kulisēs, un tas Janka, tas vairīgais, viņš ir Jānis vārdā, un tas tagad aizpļāpājies, un viņš ir jāiet, viņam jāiet ar tiem pīķiem, un tas Janka uzbāž pēdējā brīdī otrā. Un tagad viņš uzbāž šito te, un tagad viņš nekā nemet. Un tagad Federai kaut kāds baigs svarīgs monologs, un tagad parādās Janka. Un nekādas ar to pīķu. Janka nešūt. Tā vārdā, nu kāds tur viss nopietnas monologs. Visu. Un vienreiz saktos, tādī, bērnieku laikos, jā. Finālā aina un viss, un kā pa nelaim tas vienmēr notiek tādīs brīžos, kur galīgi nedrīkst smieties. Un tad jau, viņš nebija vēl galvenais režisors, bet režisors viņš bija Edmunds Frēbergs, jau no aktieriem iekūlies režisoros. Tā tad jau bišķiņ jau cita, ko vajadzētu apcelt pēc iespējas. Aktieri vienmēr vienot ir šitādā ziņā. Bet, kā aktieris viņš tur spēlē tā izrādījumu, tais garajos piebalcēm mēteļos, un tagad visi nāk tie piebalcēm. Un mēs tie Čangalešos stāvam kulisēs gaidam tūlīt uz fināls jāiet klanīties. Un ties latvieši, ties bērēs. Un tas Frēbergs arī to, ka viss pieliek uz cepurs, viņš uzkāp uz malas, uzkāps tā šito un nokrīt. Nu, kas tur būtu? Nu, nekas, bet uz skatuves. Nu, neviens vairs nevar parunāt. Un pati pēdējā aina jārunā pāris teksts. Neviens nevar parunāt. Man bija šitā vienreiz. Mēs ar Ģirtām divu spēlējām. Tas bija tāda izrāde laukā aiz durvīm. Es biju jauns puika toreiz vēl un tāda šausmīgi sarežģīta tāda, no kara atgriezies vācu zaldātiņš, kurš Paņevēžā viņi spēlēja Baņonis. Un tur bija ļoti slavena izrāde. Un Jaunšāns iedod man jaunam puikam. Un Ģirts spēlēja to otro es, kas bija tam Bekmanim otrais es. Un tagad ir finālā aina. Un uz skatuves nav nekā, kā tikai vienas durvis. Nepārāk plats. Un tā pēdējā aina tāda, ka no tās muzikāntu bedres tur bija tādas trepas, uzkāp viens no tiem personāžiem, ko spēlē Zenbergs Valds. Viņš saucās tā kā vienkājs, kas
nāk tam Bekmanim kā tāds rēks visu laiku, ko viņš ir kaut ko tur, viņa vainas dēļ tas cilvēks ir gājis bojā karā. Un tas tagad kāp tas valds, kāp un tā mūzika viss un ar kruķiem šitā. Ar kruķiem tagad uzkāpa augšā nostājas un tur bija uztaisīts tāds, tāda platformiņa, kur viņam jānostājās. Un jā, tā, ka viņš beidz runāt, tā viņš lēnām šitā iegrimst iekšā. Un tā vēl kāda puslapas pusīt mums teksts un izrāda beidzās. Un mēs ar ģirtāpu divi stāvam pie tām durvīm. Tas valdes tagad uzkāpa, noriktējās uz tās, nostājās uz tās savas vietas. Bekman! Un tādā brīdī bet tā līdz ceļiem. Viņam garš tas runā. Apstājās. Nāk apakaļ. Mums tāds ģircēt savienību, un tas ģirts, tas ir špuktais tam durvīm, bet tas durvis vienvietīgs, man nav kur palikt. Tas aizslēpjas aiz tam durvīm, mēs teicu stāv. Tā ir viņš sāks no galvenais. Bekman uz mani. Un atkal tā ir. Un tā viena ātrāk un tā ir. Kaut kāds šitie dzelži. Un atskar viens rupšs krievu vārds un atkal. Un viss. Un cauri. Un tagad spēlē, fināli tagad. Un to visu zālē dzird. Un izrādās, tur šitā tāds attiņš mums bija skaturs strādnieks attiņš. Un tas bišķiņ iešāvis kā galīgi. Un viņam jāgriež tādu šifru tevi. Un viņš nav uzlicis uz kaut kādu bremnis tur. Un attiņš man ir valoda raustīgi. Un attiņš saka, et bilvat tur. Viņš pēdējais pēdējais, es bijām pulgriežam, cool, bet laik man tālāks, man tas bumi, un tie cēluši izskāpis. Šaus, ko viņi darīs. Bet tā Everets teātris ir dzīva māksla, tāpēc ir visādi brīnumi notiek. Tas vecais ir piedzēries. Visi šausmās tā ķauhaļi, un tagad, atkal visiem jānības, kamēr to dabūs pie skaidrības šodien. Tas reizes saka, pagaid. Mēs izdomāsim kaut ko. Ņem viņu piesienu pie tādas stāvetojas, jo viņš līdzīgi jūs tā, ka viņš kājas. Piesienu viņu tā kā. Un tagad viņam saka, tu no Dieva puses, tu tikai runā visu laiku. Kustini muti skaiti no 1 līdz 10, un tagad, un tas ārums saka, es skatos, tur nekas nebūs. Viņš tur taču nekas nebūs, viņš tikai galīgi pilnā to tā redz veniši, un ņem viņam tūplānu. Viņš saka, tagad paiet pāris mēneši, ir filma gatava, viņš saka, es tagad skatos Bībeli. Palikt tam mūzika apakšā, zaldāt soļu ar garām viņu, viņš it kā pavad kaujā, viņš viņus izvada kaujā, drošā nāvē. Un pa laikam šitas ģības, kurš lūdzu ir iespējams pareizais teksts, un viņš ir emocionāli, viņš sūta kaujā, ģēķimai viņš sūta, viņš tāds gandrīz ar asarām acīm, faktiski pils kā treknes. Tā mēs tā tauta tiekam šmaukt. Jūs nekas neesat, mācieties no vecajiem skatieties, mācieties. Viņiem savukārt 4 gadus tiek dzīts galvā, ka tie, kas tur tai teātrī, tie veci buļķi, tie nekas netiek, ar jums sāksies teātris. Jūs esat teātra nācijas glābēji, vai ne? Tā vilšanās jau notiek agri vai vēl. Viņi jau to saprot, ka pēc 4 gadiem, kad nemaz tā nav, vai ne? Tāpat, vai tu esi vecs vai jauns, tu esi pakļauts gan veiksmēm, gan neveiksmēm. Un tā kā ir vecais labais teicies, tu vari nokāt ar ordeņiem no priekšu no pakaļas, un ar tautas māksliniekiem tā jau nav nekāda garantija, ka tu neizgāzīsies, vai ne? Kurš ļoti labi atceros Sebra teica, ka Sebra teica, ka mēs jau sanākam kopā kā pirmplastieki, visi boksteri to tekstītājs pirmos mēģinājums. Tā kā viss jau ir atkarīgs no tā režisora, kas to dara. Tā diemžēl tā teātri ir. Tādu vienkāršu piemēru es atceros, mēs ar Gornovu Jurīti no Dailas teātris filmiem, mēs Odesas filmā bija tās sekretnī farvātēri par tādām zemūdenēm. Spēlējam tos vāciešus, tur mēs bija tas zemūdens komandieris. Vispār tas bija interesants piedzīvojums ar tām zemūdenēm tur. Un arī 2 lietuviešu aktieri bija no Ņekrošas teātra. Girdvainis un tas otrs, kā viņš sauc, neatspēc, Trauskas. Un viņi smējās tie puikas, tie lietuvieši.
Viņš saka, mēs bijām Viļņas jaunatnes teātris, kuru neviens neņēma nopietni. Ne mūs ņēma uz kādām filmām, ne mūs ņēma uz rādio, uz televīziju. Mēs tur tāds teātrīs bijām. Atnāca viens jauns čalis, 28 gadus vecs, sāka taisīt izrādes, kļuva slavens pa visu Padomju Savienību. Viņš teica, tagad mēs visi esam iecelti ģēniju kārtā. Akķoriņa krošus, tie paši visi. Viņš teica, tagad mēs esam ģēniji. Redz, tas režisors, kā viņš, bet paskatāties tagad pat mūsu jaunajā Rīgas teātrī. Hermans ir projām, vai mēs esam dzirdējuši pa kādu satriecošu izrādi. Kaut gan tie paši foršie aktieri, un tur ir tiešām labi aktieri. Es saku, tas viņa lieliskais, tas sešinieks, vai ne, kas ir, tā tas bišķiņi ir. Tā bija savā laikā ar Adolfu Šapīro. Šapīro taisīja te foršas izrādes. Pavērās tas priekškars, tas dzels priekškars bišķi pavērās. Sāka viņu aicināt uz ārzemēm, viņš sāka braukāt apkārt. Te laika vairs nebija. Tā tas jaunatnes teātris tā lēnām plaka, kamēr bija tā, kad vai ne, tur jau daudz, kas tiek pēc gadiem nepareizi pasniegts, ka Pauls aizkopēja ciet. Skaidrs, ka Pauls aizkopēja ciet, bet viņš aizkopēja formāli, tāpēc, ka viņš bija tas kultūras ministrs ten laikā. Bet būtība jau bija tāda, ka Krievu trupa bija pilnīgi izjukusi. Viņiem nebija no latviešu trupas nopēlītās naudas, vajadzēja viņiem algas maksāt. Kā tur bija to? Es tikai zinu, ka tur tās muldēšanas, ka tur pa tiem Talsu GDA čempioniem, tas gan ir manas pašas izdomāts teksts. Tāds viņai tur nebija. Bet par tām dobēm es tagad neatceros riktīgi. Es jau varētu teikt, ka es pats izdomāju. Bet godīgi sakot, es neatceros. Tā jau ir atkāpta scenārija. Jā. Tad autori būtībā nebija mierā ar filmu, jo viņa bija pagriezta tā kā... Viņa, es nezinu, vai ar visu filmu viņa bija nemierā. Tas bija vienkārši tāds, ka viņa toreiz atbrauc. Viņa atbrauc tur uz to filmēšanas laukumu, to vienīgo reizi, kad viņa bija, un mēs tad filmējām ar to lāsmiņu, ka viņa tais mīzenēs tur iesēžās un tur visu. Un viņa man vēlāk tā saka, vai es biju tā iedomājusies, ka viņš tāds sportisks, un jūs viņu tādu mazliet tādu, viņa jau tā saudzīga, viņa tādu mazliet tādu tīzlu tādu. Un es nezinu, ko atbildēt. Es Streičam vēlāk saku, liec uz to mieru. Darīsim tā, kā mēs darījām, tev nav jāklausās uz autoru, tev uz mani jāklausās. Jā. Jūs gribējāt jautāt, lūdzu? Jā. Labdien, Ulri. Labdien. Vakardien brīdināja, kad šodien satikšanās būs ar jums. Jā. Un ziniet, es jums dāvanu sagādāju. Jā. Mana dāvana nemaksā neko. Bet viņi ir ordināli, man liekas, ka jūs novērtēsiet. Un es to savu dāvanu nosaucu par produktu. Ziniet, modas vārds tagad. Jā. Nauda ir produkts, reklāma ir produkts. Jūs no teātra producējat, grāmatas, visi produkts. Šitas arī produkts. Kas tas ir? Sahāras miltis no Marokas. Un galvenais, ja ir produkts, tad viņam derīguma termiņš ir 1 miljonu gadu. Saprotiet? Tagad mēs jau nemākam rēķināt, uz kalkulātoru uzliekiet, kurā gadā viņam beigsies termiņš. 1 miljonu. 1 miljonu gadu termiņš. Es esmu fasētājs, tāpēc es pats uzlikšu to. Varbūt pat vairāk būs. Bet garantija 1 miljonu. Lai, paldies! Tas ir izcils atbildības. Marakas miltis. Kad es biju izkursījā, es maisiņā savācu, tagad jums strādā. Paldies! Vai tā nu ir ordināla dāvana? Es atbildēju, bet neko nemaksā. Man viens labs draugs Amerikā. Viņš ir dakteris, bet viņš tāds humora vīrs. Viņš teica, zini, es biju izdomājis tādu biznesu. Viņš saka, tagad, kad Latvija brīva, es varētu tirgot, tie vecīši lēnām apmirst Amerikā, viņš saka, es varētu tirgot Latvijas 3 saujas, Latvijas smilšu. Pagrābt tur pat kaut kur, bet uzdot. Ei, tas nu gan ir forši. Vai jūs varētu man pateikt,
Kā latviski sauc to putniņu, kas saka kukū? Es saku, dzegūzi. Viņš saka, skaidrs, jūs esat no Zemgales. Izrādās, tā bija Vaira Vīķa Freiberga. Un viņa teica, viņš saka, man tas dzegūzi ir viens no tādiem kontrols vārdiem, jo pareizi ir arī īsot dzegūzi. Un Zemgalē saka dzegūzi. Stiepju, vai ne? Un es tā automātiski arī tā pasaku. Tas skaidrs. Viņš saka, es, kad iebraucu Latvijā, viņš saka, man ļoti patīk tā ķert, kur vēl ir, saglabājušies kaut kādu novadu, teiksim, tā akcentu kaut kur, tā runāšana. Tā. Paldies, Marokas Smilts. Jā, man pa ceļošanu, jā, man, cik tas laiks ir, kur tu man sieva aizbraukusi? Tur jau tajā pusē nebija. Viņa te pat stāvēja. Viņa izmanto laiku. Viņš ir tik kautrīgs, viņš nav pateicis par savu pirmo lielo galveno lomu filmā Sūtnis atzvērstība. Un es jau biju režisors pārējais. Viņam pirmā loma un man pirmais darbs kīnos. Sūtnis atzvērstība. Viņš bija Bērziņš, tur tāds teikums Bērziņš piekrīt Lokārtam atbalstīt bolševiku varas gārstu un maksimālu un kopā ar Lokārtu norīkoto Angļu izlūkdienesta virsnieku Reiliju sāk izstrādāt sazvērstības plānu. Tas ir no grāmatas Šķērsievu 13, kur tas Bērziņš dzīvoja, un to es rakstīju Stāvvalds Margevičs. Jā. Tā grāmata ir? Jā, to es Liels paldies! Lai jums lomas teātrī, kīnā nezinu, kā tur, lai būtu. Pagājušos ar vienu bija. Un galvenais, lai atkal ir kāds seriāls. Jo mēs tiešām to aktieru dēļ slēdzam, skatāmies, priecājamies. Jā. Tā kā sirsnīgs paldies. Un vēl man ir jānodod sveiciens no Kārļa Miesnieka. Atceraties konservatīvi? Jā. Jo viņš arī pie mums ir sācis nākt. Vispirms viņš stāstīja, lielisks stāstnieks. Tad viņš vienkārši tā jau nāk pie mums arī izklaidēties. Un šodien viņš nevarēja un teica, Uldis bija basketbolists. Es biju volejbolists. Jā, sirsnīgi sveicieni. Un man prieks, paldies jums. Man liekas, ka mēs arī jūs mazliet ar kaut ko pārsteidzām un priecīgas brīžas. Paldies! Vai, apkūri! Paldies! Paldies! Viena dāma jau sūtīja, pat var atnākt, bet ceļā viņš bija traumas. Tā es turīšu tā uzmanību. Paldies! Un tagad pie galdiņa lūdzu. Vai mēģinājums mīļā? Jā, sieviete. Ja varat savaldieties, lūdzu, ar tevi man ne tā sanāk. Tagad tūdēt fans, kā mūsdienās. Paldies! Un es netiku uz tikšanos, bet tas jums tāpēc, ka jūs esat. Paldies! Šito un pēc tam tos. Paldies! Un viesgrāmatījām vēl būs. Jā, ar to rakstīšanu man švakir. Man ir šausmīgs vakar ziniet. Tā kā neņemiet vērā man šitos stulbo rokrakstu. Visiem ģēnijiem ir tāda roka. Nē, man vienkārši viena acis vairs nerāda. Es stāvu Rīgā. Vai? Es tā kā jūlā atskrēju uz pakaļ. Jūs spēlējāt kopā ar mani mīļāko brēnu, jā? Pilnīgs sveiciens no Mārtāgaus Mārtāgaus. Vai, paldies, tā ir kaimiņas. Es tad šitā man sēna arī draudz un Man vislabāk garšo, kā Zemgalē saka, pļepene. Tā ir tā biesputra, grūbis ar kartupeļiem. Lasījām, jā. Tas man bijākais ēdiens. Tad bija Zemgalieši. Nē, es vienkārši, ziniet, Šitā var izkrist, jūs teikt tā, jā? Es tur man vienkārši, ir tādi dzīves piemēri, kad ir daudz vairāk laba dzīvē nekā slikta, un vienkārši ir jāskatās tādā virzienā, kur ir vairāk laba. Cik tad mēs barojam
tie mūsu žurnālisti mūs brīžam baro ar to, ka viss ir tik slikti, viss tik slikti. Nu, man gribas strīdēties un teikt, ka tā nav. Kad ir. Tā tas ir. Labi, mīļie, uz redzēšanos un sirsnīgs paldies. Lai jums visiem jauka vasara. Lai daudz saulītes un veselības un zavaites.